Vitālijs Gubārevs, Greizo spoguļu karaļvalsts. 4. nodaļa. Pie debesīm jau mirgoja zvaigznes, kad Oļa un Aļo nonāca pie karaļa pils. Pils zālēs dega sveces un kristāla sienas un logi laistījās visās varavīksnes krāsās. Aiz pils mūra sienas šalcas trūklakas, bet kokos skaisti dziedāja neredzami putni. Cik skaisti, nopūtās Oļa. Bet cik grūti cilvēkiem dzīvot šai zemē. Lūk, tur laikam galvenā ieeja pilī, teica Aļo rādīdama uz restotiem vārtiem. Tik un tā mūs pilī neielaidīs, un es arī nevaru tālāk paiet, stipri nobirzu kāju. Kuru? Jautāja Oļa. Kreiso. Bet es labo. Cik savādi. Tur nekā savāda nav, norūca Aļo. Es taču esmu tavs spoguļu attēls, man tev jāsaka, ka tevi atspoguļot nav visai patīkami. Ak tā? Saskaitās Oļa. Tādā gadījumā arī man tev ir kas sakāms. Esmu ļoti izbrīnījusies, ka tu esi mans spoguļu attēls, jo tu it nemaz neesi man līdzīga. Neesmu tev līdzīga? Kā tā? Varbūt tāpēc, ka esmu kreile un dzimumzīmīte man uz kreisā vaiga, bet nevis uz labā? Ne jau par dzimumzīmīti ir runa. Es novēroju, ka tu, tikai lūdzu, Aļo, neapvainojies, ka tu esi tāda bailīga, bet to es tev piedotu, ja tavā raksturā nebūtu vēl kāda īpašība. Ko jūs neteiksiet, viņa man piedotu? Tu runā ar mani tā, it kā es būtu tava pakļautā, lai arī es esmu tavs spoguļattēls, nepiemirsti, ka es esmu tāda pati meitene kā tu. Interesanti, kāda tad vēl man ir nepatīkama īpašība? Tu vari mierīgi atstāt cilvēku nelaimē, Aļo, vai tev tiešām nav žēlas goda? Aļo brīdi klusēja. Piedod man, Oļa, beidzot mūs ieminējās Aļo. Es nesaprotu, kāpēc tāda esmu. Man ļoti gribas būt labai, bet lai kā es cenšos, man tas neizdodas. Vai tu zini, par ko es tagad domāju? Par to, ka šie mani trūkumi ir arī tavi trūkumi, bet tagad redzu, ka tu esi ļoti laba. Te droši vien būs kaut kāda kļūda. Oļa juta, ka viņai sāka svilt vaigi. Nabaga Aļo, viņa nodomāja. Nekādas kļūdas šeit nav. Tu biji pieradusi atspoguļot manus trūkumus un nevari nekādu no tiem atbrīvoties. Kad saslima kāda no mūsu klases meitenēm, un mēs gājām to apraudzīt, es visu ceļu gaudos, ka viņa dzīvo ļoti tālu. Es domāju nevis par slimo draudzeni, bet gan tikai par sevi. Tieši tāpat kā Aļo tagad. Oļa uzlika roku uz Aļo pleca un klusi teica, vai vari, Aļo, iedomāties, pie kādas pārliecības, ieraugot Zgoardu, es pēkšņi nācu. Es sāku saprast, ka īsta pioniere nevar domāt tikai par sevi, kad citiem vajadzīga viņas palīdzība. Viņa strauji pasniedza roku ceļa biedrenei. Apņemsimies, Aļo, turpmāk vairs nenaidoties. Es zinu, ka tu esi laba meitene un katrā ziņā atbrīvosies no saviem trūkumiem. Vajag tikai to ļoti, ļoti gribēt. Es to zinu no savas pieredzes. Meitenes mazliet klibodamas, viena ar kreiso, otra ar labo kāju, pienāca pie pils vārtiem. Divi sargi meitiņu priekšā sakrustoja āvas. Godājamie sargi, tos uzrunāja Oļa. Mums ļoti nepieciešams redzēt viņu augstību karali Stopsedu. Ko? Sargi sāka tik skaļi smieties, ka meitenes izbijušās atlēca sāņus. Skuķi liekas nav pie pilna prāta, teica viens no tiem, bet nu lasieties ar labu prom, atvairīja ar āvu otrs. Meitenes lēni sāka iet gar mūri. Pils smirdzēja ugunīs. Caur plaši atvērtajiem logiem skanēja mūzika un jautras balsis. Varēja redzēt, ka milzīgi plašā zālē dejā griežas pāri, acīm redzot, karalis pilī bija sarīkojis balli.
Es jau to teicu, ka mēs pilī netiksim, nopūtās Aļo un ar bailēm atskatījās uz sargiem, kas vēl joprojām skaļi smējās. Oļa saspied viņas roku. Nekad nevajag zaudēt cerības, Aļo. Tā man teica tētis, tikai agrāk es nekad nepadomāju par šiem vārdiem. Nav vairs nekādu cerību, esmu ļoti nogurusi, man sāp kāja un es gribu ēst, pinkšķēja Aļo. Pamēģināsim apiet apkārt pilī un atrast citu ieeju. Tas nozīmē, ka mums būs vēl jānoiet vairāki kilometri. Kaut vai 100 kilometru. Mums jādara viss, lai glābtu Zgordu, teica Oļa un nodomāja, viņš tāpat kā es pinkšķēju, kad gājām ar meitenēm pie slimās draudzenes. Taisnība bija vecmāmiņai, sakot, ka man vajadzētu redzēt sevi no malas, un tagad lūk. Es redzu sevi no malas, kāds kauns. Aļo sāka atpalikt. Tālāk es vairs nevaru paiet. Viņa žēli novaidējās un apsēdās zemē. Mīļā Aļo, pacieties, nu vēl mazliet. Nevaru. Aļo sāka plūst asaras no acīm un skanēdamas krist uz bruģa plāksnēm. Šajā brīdī meitenēm garām brauca kāds pajūgs, pārklāts ar spīdīgu brezentu. Virs tā bija redzami 2 vīriešu stāvi. Meitenes dzirdēja, ka viens no tiem dobjā balsī brīnījās. Klausies, draugs, vai tiešām karalis viens pats šo visu apēdīs? Un vīrs uzsitā roku pa brezentu. Mūsu karalis par ēstgribas trūkumu nežēlojas, atbildēja otra balss un abi iesmējās. Ko tur ved? Jautāja Aļo. Kā liekas pārtiku uz pils virtuvi, atbildēja Oļa un pēkšņi atdzīvojās. Aļo, es pēkšņi izdomāju, skriesim ātrāk, viņas atvēra draudzenē aiz piedurknes. Mēģināsim ietikt pilī ar šo pajūgu. Mazliet klibodamas meitenes panāca pajūgu, ielēca ratos un paslēpās zem brezenta. Tur viņas sataustīja vairākas grozus ar kaut ko pūkainu un mīkstu un ielīda vienā no tiem. Pēc kāda laika pajūgs apstājās. Meitenes juta, ka grozu, kurā viņas bija noslēpušās, izcēla no pajūga un kaut kur nesa. No tā, ka uzvēdīja karsts gaiss un cepeša smarža, viņas noprata, ka ir ienestas virtuvē. Kas šajā grozā? Jautāja kāda spalga balss. 20 fazanu, šefpavāra kungs, sēgdama, atbildēja cita balss, un tie ir tik ļoti smagi, ka novilka mums rokas. Medības bija veiksmīgas, nevar gausties, piebilda atkal kāda cita balss. Nolieciet grozu lūk šeit pie sienas, sekoja pavēle, un gros atsitās pret grīdu. Virtuvē kāds šaudījās šurpu turpu, šķindēja trauki un naži, varēja dzirdēt, kā uz plīts, katliem vāroties, drebēja to vāki un kaut kas sīca. Meitenes neredzēja, ka pa virtuvi vicinādam pavārnīcas, virsvalkos un baltās cepurēs šaudījās draiski pavārēni, toties dzirdēja viņu jautro dziesmiņu. Tad nu gan ir āmrija, karalis mums, ha, 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 krietni paēst patīk tam, liek tik skanēt zvaniņam, augu dienu cepam vāram, rīmam kāram, sivēnus un cālēnus, tītars un pīlēnus. Iesālīts vai savārīts, visu aprīs viņš tūlīt, ak, kā redzēt gribētu, kā viņš āžus dīrātu. Ak, jūs draiskuļi, atskanēja sievietes smiekli, lai tikai šefpavārs padzird jūsu dziesmiņu, tad no nāves torņa jums neizbēgt. Pamazām viss noklusa, no tālienes atplūda balss. Krustmāte Ābal! Jā, šefpavāra kungs, atsaucās sievietes balss. Apskati fazanus, krustmāte Ābal, un izliec tos uz ledus. Klausos, šefpavāra kungs, bet es iešu gulēt. Ar labu nakti, šefpavāra kungs. Blakus grozam bija dzirdami soļi, un fazani virs meitiņu galvām sāka kustēties. 5. nodaļa. Tie tik ir fazani, izbrīnījusies iesaucās krustmāte Ābal.
Zvēru pie visiem karaļvalsts greizajiem spoguļiem, ka nekad neesmu redzējusi, kaut arī esmu veca virēja, medījumu ar lentītēm bizēs. Notašķījušās un samulsušas meitenes nostājās sievietei priekšā, kuras galvu sedza balta mice. Tā kā kalns pacēlās virs viņas sārtās, labsirdīgās sejas. Ak, jūs, fazānēni, kā gan jūs nokļuvāt šajā grozā? Nevelti teica, ka medības bijušas veiksmīgas. Mēs, teica Aļo, aplaizīdama apkaltušās lūpas. Mēs nomaldījāmies. Nomaldījāties? Izsmējīgi pārtrauca viņu virēja. Tie nav labi joki. Vai jūs, fazānēni, zināt, kas jums par to draud, ka nelūgti esat ieradušies pilī? Zinām. Viņas saka zinām, tik mierīgi, it kā es tām prasītu, vai viņas pazīst savu māmiņu. Oļa nedroši pagājās uz priekšu. Jūs esat laba sieviete, jūs liekas sauc par labo krustmāti, par krustmāti Ābala meitenīti. Tas jau ir viens un tas pats. Labi, lai arī būtu krustmāte Ābala. Dārgo krustmāte Ābala, saprotiet mūs, mēs atnācām uz pili. Ai, kādas bēdas mūs nospiež, mēs atnācām, lai... Nekad vēl nebiju redzējusi, kad cilvēki kāptu grozos, pavīpsnāja virēja. Kas tad jūs nospiež, fazānēni? Oļa nepaspēja atbildēt, tāpēc, ka aiz stikla kolonnām bija dzirdami kādi soļi, kas skanīgi atbalsojās lielajā tukšajā virtuvē. Liekas, ka atgriežas šefpavārs, teica krustmāte Ābala, un viņas sejā iegūla rūpes. Kāda blusa gan viņam iekodusi, bet jums, fazānēni, ieteikt nerādīties viņam acīs. Iesim labāk manā kambarītī, un tad jau redzēsim, ko darīt tālāk. Pa šaurām vītņu kāpnēm meitenes uzkāpa aiz krustmātes Ābalu viņas mazajā kambarītī, kur neredzēja gan dārgu mēbeļu, bet viss bija ļoti tīrs un kārtīgs. Te ir ūdens un mazgājamā bļoda. Nomazgājieties, kā pienākas. Bet skapītī ir ēdiens, jūs droši vien esat izsalkušas. Briesmīgi, iesaucās Aļo. Virēja laipni noglauda ar roku viņas galvu un teica, atpūtieties, fazānēni, es drīz atgriezīšos. Kad krustmāte Ābala atkal atgriezās savā kambarītī, meitenes jau bija nomazgājušās un paēdušas. Aiz noguruma Aļo lipa acis ciet, bet viņa tās ar dūrēm nikni berzēja. Tagad nu izstāstiet man visu, virēja uzaicināja Oļu. Tu, kā redzu, esi stiprāka par māsu. Skaties, kā viņa nomocījusies. Ja mani acis nemāna, jūs esat viņu māsas. Uzklausījusi stāstu par zēnu Zgoardu, krustmāte Ābala domīgi atbalstīja zodu plaukstās. Tev, meitenīt, ir laba sirsniņa, beidzot viņa ierunājās, bet Zgoardu izglābt ir grūti. Es dzirdēju, ka viņš jau esot atvests uz nāves torni un iekalts važās pašā torņa virsotnē. Rīt karalis apstiprināšot tiesas spriedumu. Bet ja es ļoti lūgtu karali, krustmāte Ābala skumji pasmaidīja. Vai tad tu nezini, ka mūsu karalis pats neko neizlemj? Viņš paraksta tikai to, ko uzrakstījuši ministri. Bet ministri vienmēr raksta to, kas tiem izdevīgi. Tie tikai par to vien domā, kā ciešāk ar zeltu piebāzt savus maisus un ļaudis iebaidīt. Ak, meitenīt, es visu to labi zinu. Manas brālis taču strādā silkoarkas spoguļdarbnīcās, un es pati kādreiz vācu rīsu ražus sipurkas spoguļu purvos. Sipurks? Izbrīnījusies, Oļa pacēla acis. Tas nozīmē krupis? Virēja sāka skaļi smieties. Mums ir tāds ministrs. Viņš ir tikpat cietsirdīgs un ļauns kā silkvarks. Sipurkam pieder visi mūsu karaļvalsts rīsa lauki. Tev, meitenīt, taisnība, viņš patiesi līdzīgs resnam krupim. Es tomēr gribētu, krustmāmiņa Ābala, parunāt ar karali. Kā tad to, meitenīt, izdarīt? Noplātīja rokas virēja. Pat man nav iespējams iekļūt karaļa kambaros. Kā gan tu tur varētu iekļūt?
Tomēr pagaidi, var jau būt, ka es kaut ko arī izdomāšu. Bet tagad liecieties drīzāk gulēt, rīts gudrāks par vakaru. Meitenes bija ļoti nogurušas un tāpēc pat nemanīja, ka labāk krustmāte Ābala atdod viņām savu gultu, bet pati sev guļasvietu uzklāja uz grīdas, uz veca paklāja. Meitenes uzreiz aizmiga un nejuta, ka vecā virēja viņas apsedza ar segu un laipni kaut ko čukstēja, pārliekusies pār viņām. Oļa sapņos redzēja spoguļmeistarus Zgoardu un cilvēku ar kraukļa seju. Sapnī viņa atkal dzirdēja spoguļmeistaru dziesmu. Gan bagātnieki apspiež mūs, gan visur jūtam melu briesmas, bet, ļaunie bendes, zināt jūs, aust gaišāk patiesības liesma. Dziesma skanēja aizvien spēcīgāk un spēcīgāk, Oļai sirds no satraukuma vai pamira. Mums lieli darbi jāveic būs, ak, ticiet patiesības vārdam, jo greizie spoguļi reiz grūs, trups nāves tonis liesmu dārdā. Oļa pamodās pirmā, spožie saules stari kā šķēpi lauzās cauri istabiņas stikla sienām. Apkārt viss zaigoja. Caur atvērto logu bija dzirdams, kā karaļa parkā dzied putni. Krustmāte Ābala nebija istabā, Oļa izstaipījās, nožāvājās, veikli izlēca no gultas un pēkšņi iesmējās, dzirdēdama, kā pavārēni kaut kur apakšā dzied. Tad nu gan āmrija, karalis mums, ha, ha, ha! Viņa ātri apģērbās, nomazgāja muti augstā ūdenī un tūlīt jutās spirktāka. Tad, piegājus pie gultas, sāk purināt Aļo. Acis neatdarīdama Aļo spēra ar kāju un noburkšķēja. Ej prom, ko tu man neliec miera? Aļo, laiks celties! Aļo pacēlās gultā sēdus un dusmīgi ar vienu aci blenza uz Oļu. Oļa, tu esi nejauka, pat pagulēt neļauj. Aļo ilgi staigāja pa istabu un nekādi nevarēja sameklēt savus kurpes un kleitu. Kurpes nezin, kāpēc atradās zem mazgājamā trauka, bet kleita zem gultas. Ātrāk, Aļo, viņu steidzināja Oļa. Tūlīt ienāks krustmāte Ābala. Lai nāk ar, atrūca Aļo. Bet vai tev nemaz nav kauna no šīs labās sievietes? Paskaties par kādu karalauku, tu esi pārvērtusi istabu. Un kas par to? Tā nu gan ir muļķīga valoda. Tā jau tu pati mīli atrunāties. Man ir pretīgi uz tevi skatīties. Aļo zobgalīgi iespurdzās. Lūk kā, bet tu taču skaties pati uz sevi. Oļa nosarka. Es jau sen neesmu tāda, nodurdama galvu, viņa teica. Pa vītņu kāpnēm kāds kāpa augšā. Smagi elzdama istabā ienāca krustmāte Ābala. Rokās viņai bija liels vīstoklis. Nu, meitenes, viņa ierunājās, slaukot sviedrus no sārtās sejas. Sagādājāt gan jūs man rūpes, zvēru pie visiem karaļvalsts spoguļiem. Bet tad, lai neesmu krustmāte Ābala, ja jūs šodien pat nerunāsiet ar karali. Meitenes aiz saviļņojuma klusi iekliedzās. Jā, fazānēni, jautri turpināja krustmāte Ābala. Šajā vīstoklī ir galma pažu tērpi. Un pažiem, kā zināms, ir atvērtas pils durvis. Nu, pārģērbieties. Mēs būsim paži? Sasita plaukstas Aļo. Iedomājies, Oļa, cik tas ir interesanti. Vai tu dzirdi? Ko tu par to domā, Oļa? Mani nesevišķi iepriecina šis pasākums, iebilda Oļa nedroši paskatīdamās uz virēju. Jūs tikai nedusmojieties, krustmāte Ābala. Žēl, ka mēs jums sagādājām tik daudz pūļu, bet tā tomēr ir krāpšana. Ko tu gan runā, meitenīte, kur tu saskati krāpšanu? Izsakies skaidrāk, citādi es tev nekādi nevaru saprast. Nu, lūk, šie tērpi, mēs taču esam parastas meitenes, bet visi domās, ka mēs esam tie, nu kā tos sauc, paži. Bet kas tad tā par krāpšanu, bērniņ? Tā ir tikai nieka viltībiņa, bez tam, kas gan mūsu karaļvalstī nemelo? Varbūt tu domā, ka nemelo karalis vai viņa ministri? Tie taču ir paši lielākie meļi. Oļa paraustīja plecus.
Es neesmu ne karalis, ne arī ministrs krustmāte Ābele, bet pioniere. Nezinu, ko nozīmē šis vārds, bērniņ, tomēr redzu, ka tevi audzinājuši ļoti labi cilvēki. Aizgrābtu, teica vecā sieviete. Oļa, iečukstēja Aļo, tu taču labprāt lasi senas pasakas, tāpēc zini, ka tajās ļoti bieži pārģērbjas un piekopja arī viltības. Oļa padomāja. Nu, ja jau esmu nokļuvusi senā pasakā, tad gandrīz... Nē, Aļo, tomēr tas nav labi. Bet Zgorts, Oļa, mums viņš ir jāglābi. Zgorts, nopūtās Oļa. Jā, mums viņš ir jāglābi, lai tas maksā, ko maksādams. Labi, krustmāte Ābele, dodiet šurp tērpus. 6. nodaļa. 2 nelieli paži samta apģērbos ar kupliem, cirtotiem un gaišbrūniem matiem iegāja pils tukšajā zālē. Zālē neviena nebija. Klaudzinādami ar spožām kurpēm pa kristala parketu, paži pienāca pie milzīga ēdamgalda un nostājās abās pusēs karaļa krēslam. Vai tiešām karalis brokastos viens? Pie šā galda var sasēsties 500 cilvēku, teica pašs ar dzimumu zīmīti uz labā vaiga. Tss, kāds nāk, pačukstēja pašs ar dzimumu zīmīti uz kreisā vaiga. Man ir tik ļoti bail, ka pat ceļgali trīc. Starp kolonnām parādījās sirmgalvis brokata kamzolī un melnās zeķēs. Viņš ar savām tievajām kājām spēra soļus lēni un svinīgi. Aļo, skaties, skaties, ātri čukstēja paši ar dzimumzīmīti uz labā vaigu. Tas jau ir tas pats vecis, kuru mēs sastapām pilsētas laukumā, pie strūklakām. Atceries, viņš saskaitās, kad es viņu nosaucu par vectētiņu. Atceros, Oļa, pamāja ar galvu pašu, kuram bija dzimumzīmīti uz kreisā vaiga. Viņš, kā liekas, nosauca sevi par ceremoniju meistaru. Sirmgalvis pa to laiku bija atnācis līdz pažiem, apstājās un klusēdams tos abus nopētīja. Viņam mazliet rīcēja galva. Paklausieties, paži, drabošā balsī ierunājās ceremoniju meistars. Vai jūs neesat redzējuši ministru Sipurku? Viņam steidzoša depeša. Es neesmu redzējusi, nomurmināja Oļa. Es arī nezinu, papurnāja galvu Aļo. Pažiem vajag visu zināt, neapmierināts noteica sirmgalvis. Pagaidiet, bet es jūs pilī nekad neesmu redzējis, vai jūs esat viņa augstības jaunie paži? Jā, jaunie, nomurmināja Aļo no bailēm drebēdama. Kas jūs te nostādīja? Mūs? Apmulsus jautāja Oļa. Jā, jūs, ko gan citu? Jūs? Pēkšņi paspruka Aļo. Tas bija tik negaidīti, ka Oļa iekoda lūpā, lai neiesmietos. Es? Pilnīgi pareizi, jūs, ceremoniju meistara kungs, pamāja Aļo. Neatceros. Cik man vāja atmiņa kļuvusi. Nu, protams, es jūs te noliku. Ko tad jūs strīdaties pretī? Mēs jau nestrīdamies. Klusēt! Iespiedzās ceremoniju meistars un izdzirdis, ka kaut kur melodiski sāk zvanīt pils pulkstenis, iekliedzās. Šefpavār! Šefpavār! No nezinu, kurienes izskrēja masa resnas cilvēciņš. Esmu šeit, ceremoniju meistara kungs. Viņa augstdzimtībai tūliņ jābrokasto, kas sagatavots viņa augstdzimtībai brokastīs. Ceremoniju meistara kungs, viņa augstības karaļa Stopseda 7. brokastīm sagatavotas 3 ceptas meža cūkas, 15 kūpināti tītari, 10 marinētas stores, 200 mīksti novārītu olu, 20 pildīti fazani. 30 ceptas pīles, 100 ceptu ābolu, 50 kilogramu vīnogu, 1/2 tonna saldējuma un 10 kastes svežzemju vīna. Tas viss ceremoniju meistara kungs. Vai jums prāts?
turēt viņu augstību badā, celiet vēl ko galdā. Zālē bez trokšņa šaudījās kalpi, apkraudami galdu ar ēdieniem. Ceremonija meistars izgāja ārā laikam tāpēc, lai sagaidītu karali. Šajā brīdī zālē ienāca 2 cilvēki. Silkvarks! Ar šausmām pačukstēja Aļo. Galvenais ministra kungs bija ģērbies melnā apmetnī, no kura apakšas rēgojās zobena galiņš. Silkvarkam blakus kustējās kaut kas bumbai līdzīgs. Tas bija resns un it kā patiesi no 2 bumbām veidots vīrs, tērpies ar zeltu izšūtās zaļās drēbēs. Lielākā bumba veidoja rumpi, kam piekarinātas 2 rokas un kājas, bet mazākām pliku pauri ar uzblīdušu seju. Zaļganās uz āru izspiedušās un piemiektās acis sedza tumši smagi un krunkaini plaksti. Kad viņš lēnām tos pacēla un plaši atvēra acis, tajās varēja noģist reizē prātu un viltību. Uzskatot to, likās, ka viņš katru brīdi var izdarīt zibenīgu lēcienu, kā krupis, kas noskatījis uz lapas aizsnaudušos mušu. Pametis skatienu uz galdu, pēc tam uz Silkvarku, viņš ierunājās guldzošā krūšu balsī. Karalis mūs aicināja apspriest kādu svarīgu lietu, bet pats, kā liekas, vēl nav pabrokastojis. Dzirdiet, galveno ministru, neskatieties uz mani, jūs taču zināt, ka es neciešu jūsu skatienu. Tāds vēl nav atradies, kas manu skatienu varētu izturēt, ministrs Sipurk, lielīgi atsmēja Silkvarks. Jūs, galveno ministri, pārāk dižojaties ar savām acīm, uzbudināts atrūca krupim līdzīgais vīrs. Vai labāk neparunāsim par lietu? Vai jums neliekas, ka greizie spoguļi vairs neiedarbojas uz mūsu tautu? Jā, ministrs Sipurk, tas var būt. Vakar kāds puika no mūsu spoguļdarbnīcām pat sadauzīja vienu greizo spoguli. Karaļvalsts pavalsnieki kļūst bezkaunīgi, Silkvark. Lai noturētu tautu paklausībā, pēdējais laiks biežāk nodarboties ar iebiedēšanu. Sipurks izvilka no kabatas lielu atslēgu. Lūk, šo te vajag mūsu tautai. Silkvarka melnās acis iezibējās. Kas tā tāda? Atslēga? Jā, tā ir manu rīsu sējēju važu atslēga. Manos purvos, Silkvark, jo dienas kļūst nemierīgāk. Tāpēc es pavēlēju izkalt pēc jūsu parauga važas un slēdzeni ar atslēgu. Silkvarks uzmanīgi apskatīja atslēgu. Jā, tā tiešām ir tāda pati atslēga kā nāves torņa važām. Tas ir mans izgudrojums, Sipurk, ar pašcieņu noteica galvenais ministrs. Tas ir jūsu labākais izgudrojums, Silkvark. Nāves tornis ir pazīstams visā karaļvalstī. Slikti tikai tas, Sipurk, ka tagad ir otrā atslēga, ar kuru var atslēgt nāves torņa važas. Par to nu gan neuztraucieties, Silkvark. Mana atslēga vienmēr atrodas pie manis, bet jūsējā stāv pakārta virs karaļa troņa. Vienalga, Sipurk. Man nepatīk, ka karaļvalstī ir otrā atslēga, vēsi atbildēja Silkvarks. Oļa un Aļo sasprindzinājušas uzmanību sekoja ministru sarunai. Vai dzirdēji? Nočukstēja Oļa. Viena atslēga karājoties virs karaļa troņa. Dzirdēju, tikko pakustināja lūpas Aļo. Atkal starp kolonnām parādījās ceremonija meistars un kaklu izstiepis svinīgi pavēstīja. Viņa majestātes Topsets 7. Kaut kur sākas skanēt fanfaras un visi nolieca galvas. Svītas pavadīts, galdam tuvojās Topsets 7. Karalis nesteidzās brokastot. Ar savām īsajām kājalēm viņš lēnām kustējās uz priekšu.
Viņš nāca nokāris plakano galvu uz tumši violetā dārgakmeņiem rotātā kamzoļa. Stopseda 7. biezās, gandrīz vai līdz ausīm izstieptās lūpas visu laiku kustējās, it kā viņš pats ar sevi sarunātos. Un it kā savu domu taktī viņš nemitīgi veicināja īsu roku ar maziem resniem pirkstiem. Katrā pirkstā mirdzēja pa gredzenam. Kā jau kroplis, viņš gāja neveikli gāzelēdamies, nespēcīgām kājelēm grūti bija panest smago ķermeni. Pienācis pie sava krēsla, karalis apstājās un pacēla galvu. Tagad bija redzamas viņa bezkrāsainās neizteiksmīgās zivs acis. 100 laukumos pa 100 spoguļu katrā, teica Stopseds 7. Cik spoguļu būs kopā? Apkārt visi godbijīgi apklusa. Un karalis pēc kārtas griezās pie saviem galmeniekiem. Vai jūs zināt? Aizmirsies jūsu augstība, man jau no bērnības nav padavusies matemātika. Bet jūs? 200 spoguļu jūsu augstība. Muļķis! Bet cik pēc jūsu domām? 300 jūsu augstība. Arī tu esi muļķis. Bet kā jūs domājat? 350 jūsu augstība. Kāpēc 350? Nu tā, ja jau 300 nav pareizi jūsu augstība, tad varbūt pareizi būs 300 ar pusi. Jūs pats esat muļķis ar pusi. Hihihi, nohihināja galmenieks. Jūs esat ļoti atjautīgs, jūsu augstība. Bet cik pēc jūsu domām, ceremonija meistar? 3 jūsu augstība. Kāpēc 3? Jūsu augstība, atvainojiet mani. Kad es vēl biju mazs, es izkritu auklai no rokām un ar galvu atsitos pret parketu. Bet galva taču ir vesela, jautāja karalis. Liekas, ka būtu vesela jūsu augstība, bet no tā laika es varu skaitīt tikai līdz 3. Tas ir amizanti. Cik būs 2 un 2? 3 jūsu augstība. Bet no 5 atņemot 1? 3 jūsu augstība. Jūs liekas, esat pats lielākais muļķis visā karaļvalstī. Pilnīgi pareizi jūsu augstība. Karalis dziļās domās nogrims kodīja lūpas, izklaidīgi nometa mantiju un atdeva to pažam ar dzimumzīmīti uz labā vaiga, bet zobenu uzticēja otram pažam ar dzimumzīmīti uz kreisā vaiga. Pēc tam nopūsdamies atlaidās krēslā. Ēda karalis maz, viņa domas nodarbināja sarežģīta uzdevuma atrisināšana. 100 laukumos pa 100 spoguļu, uztraukts atkārtoja karalis sviesdams uz galda salvieti. Kurš gan man beidzot pateiks, cik spoguļu ir kopā? Oļa dzirdēja, ka silkoraks pieliecies pie sipurka čukstēja. Varbūt pateikt viņam? Kāpēc? Tāpat čukstot atbildēja sipurks, lai jau nodarbojas ar saviem muļķīgajiem aprēķiniem un mazāk iejaucas valsts darīšanās. Karalis piecēlās un virs galvas pavicināja rokas. Kas man pateiks? 10 000, bija dzirdama smalka balstiņa. Visi izbrīnā paskatījās apkārt. Kurš to teica? Jautāja karalis. Es. Visu acis pievērsās pažam ar dzimumzīmīti uz labā vaiga. Zvēru pie sava spoguļa attēla daļuma, teica karalis. Es pirmo reizi dzirdu, ka puišelis būtu atrisinājis tik grūtu uzdevumu. Bet tas taču nemaz nav grūts uzdevums. Tu tā domā? Esmu par to pārliecināta, tas ir pārliecināts. Muļķības, saviebās karalis, tas ir ļoti grūts uzdevums, un es nešaubos, ka tu to atrisināji nepareizi. Vajadzēja taču saskaitīt visus 100, bet tev jau šim darbam nebija tik daudz laika. Es nemaz 100 neskaitīju, es vienkārši 100 pareizināju ar 100. Lūk, kā? Bet reizināšana taču ir grūtāka par saskaitīšanu. Nekā nebija. Šajā gadījumā 100 jāpieliek tikai 2 nulles. Ja jūs man iedotu papīru un zīmoli, es acu mirklī jums parādītu, kā to dara.
Ei, kalpi, iedodiet manam pažam zīmuli un papīru, sasita plaukstas karalis. Klausies, puišal, ja tu melosi, es likšu tevi nopērt ar stikla žagariem. Es domāju, ka jums nevajadzēs sevi apgrūtināt ar tik nepatīkamu pavēli. Tūlīt šo uzdevumu atrisināšu, lai tikai kāds man patur šo te mēteli. Kādu mēteli? Karalim acīs bija jaušama nesaprašana. Nu, lūk, šo, kuru jūs nometāt man rokās no saviem karaliskajiem pleciem. Ak, mantiju! Iecietīgi pasmējās karalis. Klausies, paž, tu runā kaut kādā dīvainā izloksnē. Ej, paņemiet kāds to paža karalisko mantiju. Karalis un pašs ķīvjus atbīdījuši noliecās pie galda. Beidza viņi tikai pēc laba laika, kad karaliskās svītas locekļi, atspiedušies pret kolonnām, jau bija noguruši un snauda. Bet ceremonija meistars krāca tik skaļi, ka varēja domāt, it kā zālē zviegtu zirgs. Tikai silkvārks un sipurks bija mundri. Viņi sēdēja galda galā un dedzīgi par kaut ko strīdējās. Stopsets 7. staroja. Skaisti! Lieliski! Atklājumu satraukts viņš sauca pīkstošā balsi. Apbrīnojami! Tas tiešām ir pārāk vienkārši. Tagad es protu pareizināt jebkurus skaitļus. Ej, paklausieties! No visiem zāles stūriem acis berzēdami pie karaļa steidzās galmenieki. Klausieties, kliedza Stopsets. Vai jūs zināt, cik būs, ja pareizināsim, kaut vai 117 ar 214? Galmenieki klusēja. Jūs klusējat, bet es, jūsu karalis zinu, ir 11,700. Pilsoni karali, pačukstēja karalim ausī paši ar dzimumzīmīti uz labā vaiga. Jūs šo uzdevumu atrisinājāt nepareizi. Karalis sāka mirkšķināt savas zivs acis. Ko tu teici? Kas par pilsoni? Piedodiet, es gribēju teikt jūsu augstība, ka jūs uzdevumu atrisinājāt nepareizi. Kā nepareizi? Es likšu, lai tevi noper. Tu pats man tikko kā mācīji, ka reizinājumam jāpieliek 2 nulles. Jūsu augstība, nomāktā balsī ierunājās paši. Es jums 3 stundas skaidroju, ka reizinājumam jāpieraksta nulles tajā gadījumā, ka skaitli reizina vai no ar 10, 100, 1000 un tā tālāk. Esmu gatavs atkārtot stundu jūsu augstībai. Labi, nožāvājās karalis. Tikai labāk pēc pusdienām. Tu tiešām esi labs matemātiķis. Es parakstīšu karaļa pavēli, lai tevi pieņemtu. Kā tevi sauc? Oļa. Ko? Viņu sauc Koļa, jūsu augstība. Ātri ierunājās paši ar dzimumzīmīti uz kreisā vaiga. Jūs, lūdzu, viņu atvainojiet. Viņš acīm redzot no rēķināšanas tā noguris, ka sāk pārteikties. Bet kā tevi sauc paši? Mans vārds Aļoks, jūsu augstība. Un tu arī esi matemātiķis? Jā, jūsu augstība. Cienīgi galvu palocīja paši ar dzimumzīmīti uz kreisā vaiga. Bet tūlīt pat apķērās. Koļa tomēr ir spējīgāks par mani, jūsu augstība. Mēs abi esam brāļi un bieži kopā risinām uzdevumus. Ei, klausieties jūs visi, uzaicināja karalis. Es ieceļu Koļu par karaļvalsts galveno matemātiķi, bet viņa palīgs būs Aļoks. Karalis gribēja vēl ko teikt, bet šajā brīdī zālē ienāca Sulainis ar paplāti un ziņoja. Depeša galvenajam ministram. Miegainais ceremonija meistars pēkšņi saķēra galvu. Sipurka kungs, piedodiet man, bija pavisam piemirsis, arī jums steidzīga depeša no jūsu rīsu laukiem. Ak, cik slikta atmiņa. Viņš no piedurknes atloka izvilka depešu un ar drebošu roku padeva Sipurkam.
Oļa redzēja, kā abi ministri ar acīm ieurbās pasniegtajos papīrīšos. Jūsu augstība, spiedzīgā balsī iesaucās Silkvarks. Spoguļmeistari, sadumpojušies, piekāvuši uzraugu. Jūsu augstība, apstākļi man spiež tūlīt atstāt pili. Oļa un Aļo daudznozīmīgi un priecīgi saskatījās. Jūsu augstība, savukārt iekakstējās Sipurgs. Mani rīsas sējēji šodien neizgāja darbā, tie prasa maizi. Karalis pačāpstināja ar lūpām un dziļdomīgi noteica. Dodiet saviem straudniekiem vairāk greizo spoguļu, un tie nomierināsies. Tad Sipurgs paaugstināja balsi. Jūsu augstība, mums vajag nevis spoguļu, bet gan kareivju. Abi ministri paklanījās un izgāja no zāles. Klusumā, kas iestājās zālē, bija dzirdams, kā uz parketa atbalsojās aizejošo ministru soļi. Lai ar iet, noteica karalis, nevaru ciest savus ministrus. Koļa un Aļok, pavēlu jums abiem doties uz troņa zāli. Gribu jums uzticēt kādu svarīgu valstisku uzdevumu.